Ar putnu čalām, lustīgām dziesmām, gardām veltēm un burvīgiem dabas skatiem aizvadīta vispasaules publiskā ādīšanas diena Talsu novadā. Tieši tik pozitīvas emocijas vietējās adītājas iedīja katrā valdziņā. Mums tā kompānija jau pat par sevi tāda ir. Šīs dāmas ir tiešām tādas lustīgas, vienmēr ir jāsmijās, vienmēr ir, ja vajag arī paraudam, protams, kopā, jo parasti viņas nāk man piekdienās, un tās ir mūsu lietišķās mākslas kolektīvs Pīne ar viņu vadītāju Agitu. Ir tā apziņa, kad sabilē āda, ugālē āda, spārē āda, ja? Mēs esam, ir tā sajūta, kad mēs esam liels pulks, kas tomēr grib darboties un prot darboties. Ir tā sajūta, ka ne tikai mūsu pulciņš ir sapulcējies, bet ir arī vēl kaut kur. Un šodien es arī izlasīju tādās Facebook lapiņā, kad ir meitenes, kas adīs vilcienā vai autobusā vai vienalga, kur nav arī obligāti jāsanāk kaut kur kopā, bet lai ir tā noskaņa, ka visi āda. Vispasaules adītāju dienā lielākoties iesaistās jau pieredzējušas adītājas, taču tā ir iespēja šo mākslas veidu aplūkot arī interesantiem, kas vēlas apgūt adīšanu. Būtībā tā doma tāda ir, ka var arī nākt mācīties, ja grib, un to vienmēr arī ir. Un šodien, piemēram, es arī iemācīju Elīnai, kas nav mūsu ikdienas pulciņa dalībnieks, bet kas ir mūsu darbinieks. Un tad Elīnai šodien iemācīju tunēzisko tamborēšanu, jo tā ir vienkārši tamborēšana. Ja mēs te vairāk laukos adam, ja, un arī piesaistam kādu, liekam reklāmas, tad pilsētās varbūt var arī jaunos cilvēkus ieinteresēt, iesaistīt, jo arvien adījumi paliek arvien populārāki un tamborējumi, un jaunie cilvēki, bērni, arī labprāt iesaistās. Un redzot to, cik skaisti tas rezultāts un ko var panākt, ja? Sevi apģērbt un citus vēl, tas ir skaisti. Mums bija viens pāris no Rīgas, un tad vēl bija no Sventēm meitene, un vēl bija divas meitenes. Nebija līdz, protams, dzīves un tā tālāk, bet mēs izstāstījām, ko darīt, kā darīt. Mums kultūras namā ir savas darbnīca, ja? Un jebkurš, kas vēlās, katru mēnešu pirmajā svētdienā var nākt uz darbnīcu un strādāt, es parādīšu un pamācīšu. Publiskās adīšanas dienā ir iespēja iedvesmoties no citiem amata meistariem, un šogad adītie darbi gana apjomīgi. Tādas lielas jakas sādītas un vestes un lakati mums ir skaisti. Mēs arī tamborējam tādu ļoti īpatnēju tunēziskā tamborējam lakatus ļoti skaistus ar tādiem 3D, tas musturs tāds, kad iet no lielāka kvadrāta uz mazāku. Šāda veida pasākumi palīdz saglabāt senos amatus, lai tie dzīvotu pēc iespējas ilgāk. Līdzata Anna Stariņa, Arturs Reinholds, TV9 Pakalni.